Daudzas lietas atkārtosies, šī tēma tiešām ir aktuāla, bet varbūt arī sanāks man kaut ko jaunu parādīt, jo es tomēr rādīšu, stāstīšu to, kā es šo komandas darbu un tos izaicinājumus redzu tieši no medicīnisko tehnoloģiju puses. Jā, sākumā tātad, jā, stādīju man priekšā esmu Vidzemes slimnīcas, jā, tas ir tomēr vēl trešais variants, Vidzemes slimnīcas medicīnisko tehnoloģiju daļas vadītāju. Sākšu ar to, ka es tā kā ieskicēšu nedaudz to, kas tad ir tā mūsu komanda un kādi ir mūsu resursi. Tātad medicīnisko tehnoloģiju daļā mēs kopā esam 4 darbinieki. Bez manis ir vēl viens medicīnas fiziķis, kas vairāk gan darbojās ar operāciju nodaļas radioloģiskajām iekārtām un uzrauga tos darbiniekus, kas ar šīm iekārtām strādā. Un mums ir arī 2 elektronikas tehniķi, slimnīcā tā vienkāršot sauktie medtehniķi, kuri ir atbildīgi par pilnīgi visām medicīnas ierīcēm un par to, lai šīs medicīnas ierīces būtu ikdienā darba kārtībā. Centrālās sterilizācijas nodaļā mums ir kopā 7 darbinieki, tā skaitā vadītājs un 6 tehniskie darbinieki. Nodaļa strādā darba dienās no 6 rītā līdz 6 vakarā un veic gan ķirurģisko instrumentu apstrādi, gan medicīniskā materiāla sagatavošanu un arī dezinfekcijas līdzekļu sagatavošanu. Un operāciju nodaļa, šo nodaļu vada virsmāsa. Un viņas pārziņā ir 9 vispārējās aprūpes māsas, 10 māsu palīgi un vēl viens māsu palīgs, kurš mums ir ar amatu māsu palīgs transportētājs, kurš nodarbojas tieši ar ķirurģisko instrumentu transportēšanu uz un no centrālās sterilizācijas nodaļa. Kopā operācijas mums notiek 6 zālēs un aptver ļoti dažādus profilus. Sākot no oftalmoloģijas operācijām dienas stacionārā, beidzot līdz sarežģītām un garām muguras ķirurģijas operācijām operāciju blokā. Un kopā operāciju nodaļā un arī stacionārajās nodaļās mums ir apritē vairāk kā 300 dažādu instrumentu komplekti. Un vēl ir arī diezgan liels skaits ar atsevišķi iepakotajiem instrumentiem, kurus, jāsaka godīgi, mēs vēl šobrīd piefiksējam, reģistrējam un skaitam, tāpēc precīzu skaitu tā nemaz nemācēšu uzreiz pateikt. Un jā, šos instrumentus tad mēs apstrādājam sterilizācijas nodaļā. Kopā mums ir 2 mazgāšanas mašīnas un 3 sterilizatori. Tātad tas mūsu komandas darbs, es teiktu, tā vieglāk būtu aprakstāms tādos kā ciklos. Tas viens cikls, kuram mēs izējam cauri reizi gadā, tā ir budžeta plānošana. Cikls iesāks no operāciju nodaļas, kura apzina visu operējošo ārstu vēlmes un apraksta, uzliek uz papīra, budžeta pieprasījumos. Tālāk pieslēdzamies mēs, medicīnisko tehnoloģiju daļa, kas šos visus pieprasījumus izskata no savas puses, izvērtē, cik, protams, mēs zinām un saprotam, mēs izvērtējam to pamatotību un nepieciešamību. Un, jāsaka godīgi, mūsu nodaļa arī ļoti bieži šajā jautājumā konsultējas arī ar centrālās sterilizācijas nodaļu, jo arī viņiem ir viedoklis un patiesībā ļoti objektīvs viedoklis par to, kādus tad instrumentus tekošā gada laikā būtu nepieciešams iegādāties. Un tad, kad mēs ar šo procesu izvērtēšanas esam tikuši galā un šie pieprasījumi ir apstiprināti, tad, teiksim, tā aiziet tas nākamais cikls, kad mēs tad medicīnisko tehnoloģiju daļa sākam gatavot specifikācijas, protams, konsultējoties ar kolēģiem, taisam iepirkumus, iepērkam, atdodam sterilizācijas nodaļai, reģistrēšanai, apstrādē un tad jau tālāk uz operāciju nodaļu lietošanai. Un tad ir tie ikdienas cikli, kur lielākoties sadarbojas operāciju nodaļa ar sterilizācijas nodaļu, instrumentu apritē.
Un tādos problēmu gadījumos, bet kurus es teiktu, kuri ir nu, diezgan bieži gadās un regulāri, tad pieslēdzamies mēs, medtehniķi, nu, lai iespēju robežās vai nu palīdzētu kaut kādu instrumentu salabot, vai kādu iekārtu, vai nokonsultētu personālu par kaut kādu problēmu situāciju, par tehniskām lietām, kas ir saistīts ar instrumentu vai iekārtu saslēgšanām. Jā, vai nu arī tad, nu, tādā gadījumā, kad ir kaut kāda nerisināma problēma, tad attiecīgi iegādājamies atkal vai nu jaunu iekārtu vai instrumentu. Nu, un tad turpinājumā es pastāstīšu par to, kādi tad ir tie mūsu kopīgā darba, mūsu komandas izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies visbiežāk, un kuri no mums, jāsaka, prasa diezgan daudz gan fizisko, gan arī emocionālo resursu. Tad tā, paskrējam mazliet uz priekšu. Tātad, pirmkārt, jā, gribas pieminēt komunikāciju, kā jau arī iepriekšējie runātāji pieminēja, jā, šī ir ļoti svarīga lieta. Komunikācija un informācijas apmaiņa. Kādēļ gribas šo izaicinājumu likt pirmajā vietā? Es teiktu tādēļ, ka šo tā kā dabūt līdz tādam augstam, tiešām efektīvam līmenim būtu, manuprāt, ļoti, ļoti grūti. Bet tai pašā laikā, ja to izdotos panākt, tad ar šo varētu tikt atrisināts atkal ļoti, ļoti daudz no tām problēmām, kas mums ikdienā ir. Un tad par to, kādēļ tad šī komunikācija ir mums izaicinājums. Nu, pirmkārt jau tādēļ, ka iesaistīti ir ļoti daudz darbinieki, visa mūsu komanda, un šie darbinieki ir izkārtoti hierarhijā, kas nozīmē to, ka mums nevienmēr ir iespēja parunāt tieši vienam ar otru, bet mums ir tā schēma iegājusies tāda, ka mēs komunicējam ar tiem dažiem atbildīgajiem, kas ir nodaļās, un tad reizēm mēs sastopamies ar tādu, kā es teiktu, tādu kā trekterīšu principu, ka šī informācija pie kāda var iesprūst un palikt un netikt nodot tālāk. Otrakārt, informācija ir daudz un dažāda, un tā informācija arī rodas diezgan strauji par to, ka kaut kas nestrādā, kaut kas ir bojāts vai kaut kas ir vispār jāmaina. Un šīs problēmas visbiežāk, jāsaka, rodas operācijas laikā, kur tā vide ir dinamiska un arī ir tomēr ierobežotas tās iespējas tīri dēļ tā, ka personāls ir sterils, un tad gadās, ka šīs problēmas paliek turpat, skaļi izteiktas, bet paliek turpat tajā operācijas zālē un tālāk nekur nenonāk. Un, nu, tad ir labi, ja kādam izdodas atcerēties par šo noziņot, un skaidrs ir tas, ka, ja tā vide ir tik dinamiska, tad arī tai informācijas apmaiņai ir jābūt ātrai un jāaptver pēc iespējas plašāks darbinieku skaits. Un tas tad arī ir tas izaicinājums - nodot ātri, pēc iespējas vairāk kolēģiem. Informācijas apmaiņa mums šobrīd starp operāciju nodaļu un sterilizācijas nodaļu notiek pa dažādiem kanāliem, kā ir ērtāk un kā ir ātrāk. Galvenais, lai vispār šī informācija tiktu nodota. Un attiecībā par problēmām, kas ir saistītas ar instrumentiem un komplektiem, tad visbiežāk tās ir konteineros ieliktas zīmītes, kuras es esmu mēģinājusi dažus attēlot, un notiek arī sazvanīšanās, tad, ja ir kaut kāda problēma vai jautājums, kuru vajag atrisināt tūlīt un uzreiz.
Šādi tas notiek pašreiz, bet tuvākajā nākotnē, vismaz mēs tā pagaidām domājam, mums ir ideja šo informācijas apmaiņu pārnest uz jauno ķirurģisko instrumentu apstrādes programmu, kuru mēs esam nesen sākuši izmantot, un ar kuru pagaidām strādā tikai sterilizācijas nodaļā, bet mēs vēlamies piesaistīt arī operāciju nodaļas personālu šai programmai, jo es uzskatu, ka ieguvums būtu tāds, ka tā informācija tiktu nodota vienā veidā un visiem zināmā veidā, protams, to attiecīgi pirms tam izrunājot. Tā informācija tiktu pievienota konkrēti jau pie šī konkrētā instrumenta, lai ir nepārprotami, un tā informācija arī saglabātos un būtu nepieciešamības gadījumā pierādām pēc tam atrodama. Par pārējiem notikumiem, piemēram, par jauniem instrumentiem, kurus sagādā medicīnisko tehnoloģiju daļa, es cenšos informāciju parasti nodot kaut kādā piefiksētā veidā, lai šī informācija saglabājās, un pavisam ideālā variantā, lai šī informācija uzreiz ir nododama tālāk. Mēs jau daudzi no mums noteikti ikdienā ir pieraduši dzīvot dažādos WhatsApp čatos, kuri noteikti kāds varbūt kādreiz liekas kaitinošs, bet, manuprāt, mūsu gadījumā es teiktu, ka šis ir ļoti, ļoti labs variants, jo es šādu ziņu ar fotogrāfiju un informāciju varu aizsūtīt uzreiz operāciju nodaļas virsmāsai vai sterilizācijas nodaļas vadītājai, kuras savukārt pārsūta šo informāciju savas nodaļas ietvaros, un efekts ir panākts, kad tā informācija ir aizgājusi ļoti ātri. Jā, un kā otrs lielākais izaicinājums, un es teiktu arī tāds veselīgas komunikācijas bojātājs, noteikti ir laika trūkums un lielā steiga. Tas šobrīd, mums liekas tāds nebeidzamais stāsts, kas arī iet līdzīgi pa tādiem cikliem un pa riņķiem. Steidzas ārsti, plāno vienu operāciju pēc otras, maksimāli visu dienas pirmajā pusē, attiecīgi steidzas arī operāciju nodaļas personāls. Nevar paspēt izdarīt visu līdz galam iespējams, un tālāk jau šī steiga aiziet arī līdz sterilizācijas nodaļai, kurai neiespējami, dažreiz pat jāsaka, neiespējami ātrā laikā instruments vajag apstrādāt, lai atkal varētu atgriezt atpakaļ operāciju nodaļā. Un, kas no šī visa rodas? Tā tad ir instrumenta pazušana. Tie pazūd un pazūd diezgan regulāri. Tā kā no vienas operācijas uz otru ir nākas pārkārtoties diezgan ātri, tad operāciju māsai nevienmēr ir laiks pārskatīt, vai neviens instruments netrūkst, un tad, jā, tie, diemžēl, pavisam nejauši nonāk atkritumos kopā ar visiem pārējiem izlietotajiem materiāliem. Un, ja sterilizācijas nodaļai izdodas ātri šo pamanīt, tad mums ir iespēja pārķert šos atkritumus un maisus un to instrumentu atrast, ja paveicās. Bet gadās arī, kad šo neizdodas izdarīt, un tad pa kādam instrumentam arī tiek ik pa laikam zaudēts. Otrkārt, steiga rada sekas, protams, arī instrumentu komplektēšanā. Un ik pa laikam sterilizācijas darbiniekiem gadās nepamanīt kādu šo trūkstošo instrumentu, gadās kādu instrumentu neielikt vai ielikt ne tajā komplektā, varbūt arī šo komplektu vispār ne tā nosaukt, varbūt pat pareizi saliktu. Un, jā, šāds sajukums atkal tālāk pa ķēdīti, ja šī situācija ir radusies, tad atkal rada stresu un steigu atkal operāciju nodaļā, jo kaut kā jau šī problēma ir jārisina un instruments ir jāatrod vai ir jāatrod kāds cits komplekts, un tad šis viss atkal aiziet tālāk tajā ciklā. Un
Treškārt, diezgan regulāri arī saskaramies ar problēmu, ka steigas dēļ netiek pareizi utilizēti instrumenti, piemēram, adatas un skalpeļi, kurus es esmu mēģinājis bildēs parādīt. Jā, nu tie pavisam arī nejauši, bet paliek iejukuši starp pārējiem instrumentiem un rada lielu risku sterilizācijas nodaļas darbiniekiem. Nu tā, no malas skatoties, protams, šīs problēmas un situācijas, kas rodas steigas dēļ, kā liekas pilnībā saprotams, jo mēs visi tomēr esam cilvēki, un pie tik augsta stresa un tik lielas steigas, kļūdīties ir normāli. Bet tajā situācijā, kad darbinieks ir šajā emocionālajā saspringumā un viņam vēl tiek pārmests par kaut kādu kļūdu, tad tas ir diezgan dabīgi, ka novelt šo visu, noņemt no sevis. Protams, visvieglāk ir atrast, atrodot kādu vainīgo. Un, protams, ka šis vainīgais vienmēr ir kāds, kurš tajā brīdī tieši nav klāt. Tad mēs arī nonākam pie tās izplatītās situācijas, kas ir arī citās iestādēs, pie šīs problēmas, kad sterilizācijas nodaļas un operāciju nodaļas sarunas nevar īsti nosaukt par diskusijām, bet tur jau tā jau drīzāk ir strīdēšanās un vainīgā meklēšana. Un arī mums ir tā, ka operāciju nodaļas personālam visbiežāk liekas, kad instrumenti pazūd tieši sterilizācijas nodaļā, ka tos iesūc mašīnas vai tie paliek mētājoties izlietnēs un kaut kur plauktos. Un tieši tāpat ir arī pretēji. Arī sterilizācijas nodaļas darbiniekiem ir grūtāk saprast, un varbūt arī man liekas, kā tad var operāciju nodaļā pazust instruments. Tā taču ir tik kārtīga un tik sterila vide, un instrumenti tiek izlikt uz galdiņa, izlietoti, atlikt atpakaļ. Ir grūti saprast, kā var pazust, kā var nepamanīt un kā var izmest. Mēs esam dažādi, un līdz ar to tā sapratne par šīm problēmām arī ir dažāda. Par nākamo izaicinājumu mazliet bija grūti izdomāt, kā šo nosaukt, precīzi formulēt, vai tas ir apmācību trūkums, vai tehnisko zināšanu trūkums, vai tādu īpaši specifisko zināšanu trūkums, bet es mēģināšu izstāstīt ar kādu piemēru, lai varbūt tas formulējums jums būs vieglāk arī pašiem piešķirt. Tātad par instrumentiem. Operāciju nodaļā šie instrumenti tiek lietot ļoti daudz dažādu veidu, dažādu ražotāju. Ir savienojami instrumenti, ir nesavienojami instrumenti. Ar savienojumiem tā kā viss būtu kārtībā, bet ar nesavienojamiem instrumentiem atkal ir tā, ka tie dalās daļās. Ir instrumenti, kurus tomēr var savienot, jo tad ir iespējas izmantot kaut kādas pārejas un adapterus. Un tad ir instrumenti, kuri nav savienojami, bet, ja pieliek nedaudz spēku, var izdoties arī savienot, bet tajā brīdī, protams, nenojaušot, ka tieši tajā brīdī tie instrumenti tiek saplēsti. Šo es pieminu, jo pilnīgi pavisam nesen bija mums šāds gadījums. Tātad stāsts ir par to, ka šī tehniskā informācija ir ļoti daudz, un tās nianses ir ļoti dažādas, un visiem darbiniekiem pilnīgi 100% visu šo pārzināt. Tiešām tas ir kārtējais izaicinājums, un personāls mainās. Ir kolēģi, kas vispār savā starpā nesatiekās. Arī visus vienkopus saaicināt, tas arī nav iespējams. Līdz ar to, varētu teikt tā, šeit jau mēs mazliet atgriežamies pie tā komunikācijas, pie tā izaicinājuma, bet es vairāk gribēju uzsvaru likt tieši uz to tehnisko pusi. Un tad izstāstīšu vienu piemēru par šo tehnisko, ar kuru mēs nesen saskārāmies. Tas ir stāsts par endoskopiem un gaismas vadiem. Mums iepriekš tie tika pakoti atsevišķi, pilnīgi atsevišķi, katrs pats par sevi.
Un vienlaikus mēs piedzīvojām to, ka mums ļoti regulāri, nevis ļoti regulāri, bet ļoti īsā laikā nāca sūdzība pēc sūdzības par to, ka gaismas vadi ir bojāti un arī endoskopi īsti labi nerāda. Mums tas likās ļoti aizdomīgi. Vēl jau vairāk, zinot, ka gaismas vadi daļa no tiem bija iegādāti pavisam nesen. Un, jā, tad pētījām un noskaidrojām, ka tiek izmantoti endoskopi kopā ar nesaderīgiem, diametrā nesaderīgiem gaismas vadiem. Personāls kāds šo bija zinājis, kad ir jābūt ir noteikta, teiksim tā, noteiktam endoskopam ir jālieto kopā tikai ar noteiktu diametra gaismas vadu. Kāds šo bija zinājis, kāds šo bija aizmirsis, kāds vispār dzirdēja pirmo reizi. Un tā sākums tiešām bija pagrūts šo visu saprast, kāpēc šī problēma ir radusies, bet tā mūs atkal pastāv mazliet uz priekšu, mēs atradām risinājumu. Pavisam vienkāršu, ka mēs šos endoskopus no tā laika sakomplektējām kopā ar gaismas vadu uzreiz vienā komplektā, visus pārskatījām, pasūtījām jaunus pēc diametriem. Un tādā veidā mēs šo problēmu atrisinājām un, teiksim tā, turpmāk vairs tā kā nedodot iespēju vispār darbiniekam kļūdīties, pat ja šī tehniskā informācija par savietojumībām viņam vispār nav zināma. Un nākamais mūsu izaicinājums ir atrast kaut ko jaunu un labu. Atkal piemērs no mūsu ikdienas. Mums jau aizpagājušā gadā tika apstiprināta budžetā diezgan pieklājīga un pietiekama summa jaunu instrumentu iegādēji, jo mēs esošos lietojam tiešām jau ļoti ilgu laiku, vairāk kā 10 gadus. Bet, visi priecīgi, tik būs, bet ir tā, ka man ir jāatzīst un varbūt mazliet pat jānokaunās par to, ka šim iepirkumam tehniskā specifikācija vēl joprojām ir statusā procesā. Jo sagatavot tehnisko specifikāciju šiem visiem slimnīcas instrumentiem ir ļoti grūti, un izstāstīšu kādēļ. Tātad mēs vadamies pēc katalogiem. Vadīties pēc katalogiem tikai pēc bildēm ir pārgrūti. Īpaši tad, ja es saprotu iepriekš, kaut kad senāk ir bijis tā, ka instrumenti tika vesti diezgan lielos apjomos uz slimnīcu, uz demonstrācijām. Es esmu dzirdējis arī par tādiem stāstiem, ka ārsti ir vesti pie ražotāju uz rūpnīcu, lai šos instrumentus var apskatīt, aptaustīt. Līdz ar to no katalogiem izvēlēties tos instrumentus ir patiešām grūti un negribas nošaut greizi un paņemt par šauru, par mazu un varbūt tādu instrumentu, kas vispār ķirurgam neieguļās labi rokā. Un tad mēs darām tā, labi, šādi nevaram, tad mēs ejam otru ceļu. Mēs skatāmies un pētam esošos instrumentus, atrodam tos labākos, kas mums patīk, un tad mēģinam piemeklēt līdzīgus, bet te ir atkal nākamā problēma, jo lielākā daļa no šiem instrumentiem ir tik veci, ka nav nekādi ref kodi, nav norādes par ražotājiem. Un tad tā mana palīdzēšana izpaužas tā, ka ar lineālu ir jāsēž vienkārši pie instrumentu čupiņas, mēs mēram, fotografējam, aprakstam maksimāli, cik nu varam, un tad pa katalogiem šķirstam un meklējam. Un jā, ir arī tāda problēma, ka daļa no šiem instrumentiem, tādi vairs netiek ražot, ir jau kaut kas cits un jauns, bet kurus pieņemt varbūt personālam ir grūtāk. Un tad vēl gadās tā, ka ir šīs viedokļa atšķirības, ka varbūt ķirurgu starpā ir atšķirīgas vēlmes, viens grib tādu, otrs grib tādu, bet mēs arī saprotam, ka katram mēs komplektiņu nebūtu prātīgi taisīt, tomēr pie kaut kāda standarta ir jāpieturās.
Arī operāciju māsām ir savs viedoklis, jo viņas ir bijušas klāt operācijās, viņas ir daudz dzirdējuši no ārstiem un redzējuši, arī viņām ir viedoklis, un citreiz šis viedoklis vēl atšķirās. Nu, tad tas ir tāds liels izaicinājums būt šim visam pa vidu un pacietīgi runāt un mēģināt saprast, un tad līdz kaut kādam tam gala lēmumam nonākt. Un vēl viens izaicinājums ar jauno ir šo jauno arī pieņemt. Tas mums šobrīd ir ļoti aktuāli tieši digitalizācijas jomā. Esam pie šī jaunā tikuši, un it kā ar to labo domu, ka jaunie rīki mums atvieglos ikdienu un samazinās cilvēciskās kļūdas un samazinās manuāli veicamo darbu, bet patiesībā jaunā rīku integrēšana tajā ierastajā darba vidē arī prasa diezgan lielu resursu, gan fizisko, gan emocionālo. Un papildus tā jau tai ikdienai, ko es pieminēju, ka tā ir diezgan steidzīga ikdiena, darbiniekam vēl nākas apgūt jaunas prasmes un iegaumēt daudz jaunu informāciju un arī to savu ikdienas procesu mazliet pārkārtot. Nu, tā ir tāda pamatīga izkāpšana no komforta zonas īstenībā. Mūsu spilgtākais piemērs ar šo izaicinājumu ir tā manis pieminētā ķirurģisko instrumentu apstrādes programma, ar kuru mūsu sterilizācijas nodaļas darbinieki ir sākuši strādāt. Lai arī visiem ir zināms, ka šī sistēma ir iegādāta ar labu nodomu, tomēr tā iestrādāšanās ne visiem ir viegla un darbiniekam dienas beigās var radīt pārdomas un tādu varbūt nevērtīga vai nepadarīta darba sajūtu, un tad vispār rodas pārdomas, vai es to vispār spēšu izdarīt, un man ar šo viss sanāks. Tā kā pabeidzot to stāstu par izaicinājumiem, tad es izstāstīju tos secinājumus, savus secinājumus par šo, kāda man ir radušies strādājot starp šīm divām nodaļām un kopā ar šīm divām nodaļām, un arī par to, kādas ir tās labās idejas, kā, manuprāt, mēs ar tiem izaicinājumiem galā varētu tikt. Tad noteikti jāsaka, ka darbošanās komandā ir ļoti svarīga. Mums ir jāsaprot, un ik pa laikam īstenībā tas ir arī jāatgādina darbiniekam, ka mēs visi darbojamies kopā, mēs visi darbojamies viena mērķa vārdā. Mums nav jābūt konkurentiem un jācīnās katram ar savām problēmām, katram savā nodaļā. Un darbošanās komandā mums arī dot tādu iespēju apmainīties ar viedokļiem un ar savu redzējumu no malas, kas var arī kādā reizē palīdzēt to lēmumu pieņemt. Tad regulāri noteikti vajag tikties un pārunāt gan idejas, gan labās lietas, gan arī tieši problēmas, jo citreiz šie problēma jautājumi mēdz sakrāties tajā vienā nodaļā un nenonāk ne līdz palīdzīgām rokām, ne līdz dzirdīgām ausīm. Un ar šo laikam jāsaka, mums medtehniķiem ir liela pieredze, jo tad, kad mēs kā atbalsta struktūra vienība ejam palīdzēt un aizējam uz kādu izsaukumu, izdaram darbiņu un uzjautājam, vai ir vēl kaut kas. Un tad citreiz mēs esam pārsteigti par to, cik ļoti daudz problēmu ir šajā vietā un cik ļoti darbinieki ilgi ir gaidījuši un cietuši un strādājuši ar kaut kādu problēmu. Tā kā šī ir tāda, manuprāt, ļoti laba atbalsta parādīšana un parādīšana tam, ka mēs gribam palīdzēt un ka mēs dzirdam un kopā gribam to risinājumu rast. Un vēl pozitīvi ir tas, ko mēs esam novērojuši savā darbā, ka aizejot, piemēram, no manas nodaļas pie kādas citas nodaļas uz sarunu ar kādu jautājumu, tad šajā nodaļā, pie kuras es esmu atnākusi, viņu starpā rodas diskusijas, un viņi sāk prātot, kā tad mums labāk vajag, kā nevajag, un tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs, jo viņiem arī ikdienā nevienmēr sanāk laika pašiem apsēsties un padomāt.
Jā, tad vēl, ja ir ļoti būtiskas viedokļu atšķirības un kaut galīgi nevaram nonākt līdz risinājumam pašu spēkiem, ir ļoti vērtīgi aizbraukt pieredzes apmaiņā arī uz citām iestādēm un ieraudzīt iespējams kaut ko pilnīgi jaunu, varbūt pilnīgi traku ideju, bet noderīgu kaut ko tādu, kas mums vispār pašiem pat nebūtu ienācis prātā. Jā, un par informācijas nodošanu. Tas prasa laiku, tas prasa piedomāšanu, bet nu, ir skaidrs, ka labāk būt apnicīgam un nodot informāciju vairāk kā vajag un pa visiem iespējamiem kanāliem nekā nenodot nemaz. Piekritīšu iepriekšējiem runātājiem, un man liekas arī, ka būtu ļoti labi tāda schēma, precīza, kas kam ko pasaka, cik ātri. Tas būtu pavisam ideālais variants. Bet, ja vēl šādas schēmas nav, tad darām maksimāli, kā ir ērtāk un ātrāk. Galvenais tikai informējam. Arī par to steigas samazināšanu. Jā, tas ir labs ieteikums, ka vajadzētu samazināt, bet grūti izdarāms. Es domāju, tas tāds darbs liels visai komandai, iespējams pat visai ārstniecības iestādēji būtu jāstrādā, lai šo steigu mazinātu. Bet, ja ir kaut nedaudz iespējams steigu mazināt vismaz vienā struktūra vienībā, nu, piemēram, es gribētu pieminēt sterilizācijas nodaļu, ar to, ka mēs palielinātu instrumentu skaitu, lai viņiem nav tik ļoti jāsteidzās, arī to vajag izdarīt. Varbūt uz visas lielās steigas fona tas ieguvums būtu mazs, bet tomēr tas būtu ieguvums. Un pēdējais ieteikums, jā, ja mums ir iespēja pārkārtot kaut kādus procesus vai, kā mūsu piemērā, sakārtot komplektus tā, lai mēs vispār nedotu iespēju kļūdīties, to arī pilnīgi noteikti vajag darīt. Un tad ir vēl tādas divas labās idejas. Gribēju pieminēt, kuras mūsu slimnīcā mēs neesam realizējuši, bet kuras man ir radušās strādājot ikdienā ar šīm nodaļām. Nu, manuprāt, būtu ļoti vērtīgi rīkot tādas ēnu dienas pašu darbinieku starpā, lai mēs varam redzēt, ko tad kolēģi dara citā nodaļā un kāda ir tā viņu darba vide. Un pilnīgi noteikti tas veicinātu sapratni lielāku un vienam pret otru arī cieņpilnāku, lojālāku attieksmi. Un arī man kā medicīnas inženierē pēc izglītības man ļoti patīk šī doma par tādu amatu kā operāciju zāles tehniskais darbinieks. Kurš, es teiktu, ar savām zināšanām sevī vienā apvienotu gan to medtehniķi, gan sterilizācijas tehnisko darbinieku, un tā pašā laikā atrodoties operācijas zālē, kur šo cilvēku noteikti uzklausīt daudz mierīgāk. Tas būtu tāds ļoti, ļoti tāds labs, manuprāt, informācijas nodošanas kanāls. Un tad operāciju nodaļas personāls varētu vispār nesatraukties par šīm lietām tik ļoti un darīt to pašu svarīgāko, kas viņiem ir jādara. Jāpievēršās pacientiem, nevis jādomā par to, kuru tad instrumentu ar kuru drīkstēja vai nedrīkstēja kopā vienot. Nu, tas arī tā īsumā par mūsu komandas darbu. Lai mums izdodās un lai jums izdodās, un es ļoti ceru, ka varbūt kāda ideja no manis stāstītā arī rodās, kur izmantot savā ikdienā. Paldies par uzmanību. Liels paldies, Sanita! Nu, šodien es esmu uzzinājusi ļoti daudz ko jaunu, un arī man patīkam pārsteidz, un īstenībā ir ļoti interesants risinājums tam, kā sastrādājas jūsu trīs vienības. Nu, konkrēti, pat cik vairāk tika runāts tieši par operāciju bloku sterilizācijas nodaļu un medicīnas tehnoloģiju daļu. Tad man radās tāds iespējas, ka jūs esat kā starpnieks pa vidu starp operāciju zāli un sterilizāciju. Tur apmēram tā sanāk, vai ne? Nu, tā apmēram sanāk, jā. Jā, un
Vai ir reāli praksē, jo pie jums darbojās tas, ka jūs savācaties kopā pārspriežat, ja tas ir tas darbs, pie kā jūs gribētu piestrādāt, ja tas jau jums praktiski notiek? Nu, mums tas Jums. praktiski notiek. Mums jau notiek. Es nevarētu teikt, ka mums notiek, ka šīs tikšanās ir ļoti biežas, bet mēs to sākam darīt, cik nu darbiniekiem ir laiks. Jo nu, tas laikam ir arī. Mm, Tā laikam arī varētu būt, jāsaka, tāda mana iniciatīva, redzot šo visu no malas, jo man arī liekas, ka šo visu var sakārtot tad, ja visi apsēž kopā un parunājās. Protams, iet mums visādi, un tas sākums noteikti nav viegls, jo katra reize, kad vēlas satikties un parunāties, protams, pirmajā brīdī liekas, ka tur varbūt būs atkal kaut kādi pārmetumi un kaut kas. Bet jā, tur mēdz īstenībā bieži vien izvērsties ļoti produktīvas sarunas un diskusijas, un mēs arī pie kaut kā nonākam. Tā kā jā, mēs esam sākuši un noteikti jāturpina uz priekšu arī. Nu, liels paldies! Vēl es gribēju palūgt, vai es drīkstu to sterilizācijas nodaļas bildīti, kādu iztēlojās izmantot, jo man viņa dikti patika, jo tas tiešām atbilst operāciju bloku priekšstatam, arī ārstu priekšstatam par to, kas notiek sterilizācijā. Jā, protams, es Jā. mēģināju maksimāli sataisīt tādu, kā es esmu to vizualizējusi pēc operāciju nodaļas teiktā. Protams, jā, drīkst Jā, izmantot. paldies. Jā, jo mēs to dzīvē saskaramies. Protams, arī ar to pretējo, kad liekas, ka operācija blokā nekas traģisks nenotiek. Tā kā liels paldies